Bez kanalizācijas sistēmām mūsu dzīve vairs nebūtu iedomājama. Ielūkosimies profesionāļu ikdienā, kas tās visas uztur. Uzņēmuma Freja darbība aizsākās 2007. gadā, un laika gaitā attīstīti vairāki virzieni, piemēram, inženiertīklu un industriālo ēku būvniecība, kā arī renovācija un notekūdeņu attīrīšana. Bioloģiskā attīrīšanas iekārta ir viens no risinājumiem ēkas vai pirts notekūdeņu apstrādei. Kā atzīst uzņēmuma vadība, neviens nevēlas sajust nepatīkamas smakas aiz loga, tāpēc visos laikos cilvēki rūpējas par savu kanalizācijas sistēmu. Aerobās iekārtas visbiežāk tiek izmantotas privātmāju sadzīves notekūdeņu attīrīšanā. Tās tiek uzstādītas vietās, kur nav iespējams pievienoties centralizētās kanalizācijas sistēmas tīkliem. Notekūdeņu attīrīšanas iekārta tiek uzstādīta zem zemes. Ņemot vērā grunts īpašības, tiek izrakta bedre ar tādu izmēru, kas atbilst iekārtas gabarītiem. Pēc iekārtas ievietošanas bedrē tā tiek izlīmeņota ar līmeņrāžu palīdzību. Minētā attīrīšanas iekārta sastāv no 2 kamerām, kuras atrodas vienā rezervuārā. Iekārtā ieplūstošie notekūdeņi vispirms nonāk iekšējā kamerā, kur tie ar gaisa palīdzību sajaucas ar aktīvajām dūņām. Lai uzturētu aktīvo dūņu dzīvīgumu un attīrāmo notekūdeņu recirkulāciju, ir nepieciešams gaiss, kura padevi nodrošina kompresors. Šajā zonā notiek organisko vielu sadalīšanās un aktīvo dūņu veidošanās. No tās aktīvo dūņu maisījums nonāk ārējā kamerā, kur aktīvās dūņas atdalās un nosēžas uz zemākās iekārtas daļas gravitācijas spēka iedarbībā, bet atdalījies attīrītais ūdens ceļas augšup un izplūst no iekārtas. Palielinoties mikroorganismu masai, pieaug aktīvo dūņu apjoms. Dūņu pārpalikumi tiek izņemti ar asenizācijas mašīnas palīdzību. Iekārtas uzstādīšanas laikā vai pie augsta gruntsūdens līmeņa bedri aizber ar smiltīm, bet pašu iekārtu piepilda ar ūdeni. Vislabāk ūdeni ņemt no dīķa, grāvja vai upes, kur tajā jau mīt baktērijas. Ja izmanto krāna ūdeni, tad to iespējams papildināt ar baktērijām, kuras iegādājas būvmateriālu veikalos. Mums darbības laikā ir bijis arī kāds kuriozs. Bija saimniece, kas sūdzējās par to, ka viņai iekārta nedarbojas tā, kā tai vajadzētu darboties. Veicām pētījumus. No sākuma bija ilgstošas problēmas saprast ar to, kur ir problēma. Izrādījās tas, ka iekārtā baktērijas bija izmirušas, jo saimniece gribēdama labāku baktērijas bija barojas ar gurķīšiem, tomātiem, saldiem ēdieniem, to visu pēc viesībām ieberot tolts podā. Bet tas nav nepieciešams, jo baktērijām, lai viņas dzīvot, ir nepieciešama tikai mūsu kanalizācijas notekūdeņu un gaisa padeve. Nākamais ražošanas posms ir kompresoru uzstādīšana. Gaisa kompresoru ieteicams novietot sausā, vēdināmā vietā ne tālāk kā 10 metrus no iekārtas. Darbs tiek pabeigts ar augšējā korpusa jeb vāka uzlikšanu. Tas tiek hermetizēts ar silikonu un piestiprināts ar skrūvēm. Pašās beigās iekārta, kam tiek piešķirta garantija, tiek aizbērta ar grunti. Lai iekārta darbotos pēc iespējas efektīvāk, arī saimniekam ir nedaudz jāpasako tai līdzi. Pats galvenais, kas jānodrošina, tas ir regulāra gaisa padeve. Tātad līdz gaisa kompresoram jābūt nepārtrauktai elektrības plūsmai. Otra lieta, kas ir jādara, ir jāsako līdzi, lai iekārtā neparādās nepatīkama smaka vai iziejošie notekūdeņi, lai tie būtu tīri un bez smakas. Un trešā lieta ir jāsako līdzi, lai dūņu koncentrācija iekārtā nepārsniegtu 30 līdz 50% no kopējā tilpuma. Pēc uzņēmuma pieredzes visgrūtāk iekārtu ir uzstādīt zemgales līdzenumā, kur ir augsts gruntsūdens līmenis. Tādā gadījumā pirms iekārtas uzstādīšanas nepieciešama gruntsūdens līmeņa pazemināšana. Tagad jau izveidojās īpašs klientu loks, kas jau no paziņām no esošiem klientiem mūs sazvana, sameklē un prasa par tām iekārtām un grib, lai tieši tādas uzstāda arī viņiem. Tā kā, principā, cilvēki ir apmierināti ar mūsu produkciju. Un tas mums ļoti priecē. Mūsdienīgs un inovatīvs risinājumu klāsts, kura pamatā ir augstā pakalpojuma kvalitāte, raksturo ģimenes uzņēmuma reputāciju un iedvesmo attīstīties tālāk.